Sveiciens visiem pārējiem mūsu draugiem. Bet šodien runa būs par kaut ko citu. Šodien runa būs par ātrumu, par Cupra DNS, jeb šo pirmdzimto kristālu, kas ir iekarojis visu pasauli. Un tas ir modelis Cupra Formentor. Cupra Formentoram ir vairāki modeļi. Meiteņu modeļi, čaru modeļi, vienīgāki modeļi un ātrāki modeļi. Un Cupra Formentor jaudīgākais modelis ir ātrums 5. Pelots VZ5. Pirmajām modelim 390 zirgi un ļoti jaudīgi motora parametri zem pārsaka. Šodien jums ir ekskluzīva iespēja tūdaļ burtiski pēc minūtes redzēt jaunāko veikumu Cupra inženieru darbībā Cupra Formentor VZ5 New Edition. Kas tur slēpjas apakšā zem pārvalka, droši vien, ka nevienu neinteresē, ja? Interesē, ja? Tagad es draugi aicināšu tagad piezūmot savus fotoaparātus, kameras, es paiešu mazliet maliņā, jo Cupra zīmola PR un marketinga vadītāja Baltijas valstīs Kerli, Cupra zīmola marketinga un PR vadītāja Autobrau Motors supermeitene Jekaterina, pēc jūsu daudzbalsīgiem lūgumiem, cik es saprotu, ir gatavs parādīt to, pēc kā mēs šodien esam atnākuši. Un tātad, jūsu uzmanībai, jaunais Cupra Formentor VZ5. 5, 4, 3, 2, 1. Fotogrāfijas auto izstādē un ļoti cerams, ka apsveikumu fotogrāfijas no fotokamerām un sveicieni no valsts policijas pēc iespējas mazāk būs šī te, es jums teikšu, ekskluzīvā modeļa īpašniekiem, kāpēc šis te jaunais Formentor VZ5 ir ekskluzīvs, tāpēc, ka visā pasaulē ir limitēts daudzums jauno un topošo auto īpašnieku, kuriem būs iespēja pārvaldīt lielo jaudu zem motora pārsaka. Bet par tehniskajiem parametriem un visu tālāk sīkāk un smalkāk Autobrau Motors Krasta un Autobrau Motors Ulmaņā pārdošanas vadītāji Mājas un Mārtiņš Lūdzu. Prieks jums visiem beidzot parādīt atzimušo mūsu ikonu, kas ir Cupra Formentor VZ5 jaunajā versijā. Par tehniskajiem datiem visiem ļoti labi zināmais 5 cilindru, 2,5 litru dzinējs ar 390 zirdspēkiem. Un, protams, ļoti skaistā Enceladus greja krāsas izpildījumā. Noteikti iesaku atbraukt visiem atnākt, visiem apstīties. Tuvāk noteikti atrēsim arī kaputu motoru pārsegu. Es domāju, šeit nav ko ilgi runāt, nevilksim garumā, bet jā, 2,5 litri, 390 zirgi, pilnpiedziņā. Nu, šis auto ir jāizbauda, un viņš arī ir jāzina. Mairi? Jā, paldies Mārtiņam. Daudz tehniskie dati, iespaidīgi, tāpat arī lielā jauda, lielais ātrums ar to, ko ir jāaptur, standartā Akebono bremžu sistēma, augstas veikspējas sistēma. Kā jau Armāns arī pieminēja, Ulmaņa gata 96, Krastījuma 42, īpaši limitētā skaitā. Šodien šeit apskatām automašīnu būs visā izstādes garumā, tāpēc aicinātu to izdarīt šeit. Un tāpat arī mūs apciemot abos dīleru centros. Informēšu, jā, īpaši limitēts skaits, 5 vienības Latvijai. 5 vienības Latvijai, 4000 visā pasaulē. Tā kā pasteidzieties, ja kādam tiešām ir vēlme būt mūsu Cupra trajektu sastāvdaļai, aicināt un gaidām jūs mūsu stendā un salonos. Paldies! Draugi, laipni aicināti apskatīt visus Autobrau šodien piedāvātos 3 modeļus Cupra, X-Bank, MG
Ikdienā jums ir iespēja arī notestēt un iegādāties Seatā markas automašīnas, kā arī motosezona ir sākusies. Autobrauc motors ir oficiālais Ducati motociklu dīleris Latvijā. Bet runājot par jauno Kuka Formentor DSR, kā jau mēs minēju, visā pasaulē ir limitēts daudzums 4000 modeļi. Visā pasaulē tiks izlaisti noteikti sērijas numuriem 0001 un 4000. Latvijā nezinām, kuru 4 ciparu kombinācijas būs, bet 5 automašīnas patiesībā ir palikušas jau 4 automašīnas, jo viena no limitētā daudzuma 5 automašīnu flotām jau ir atradusi savu jauno īpašnieku. Un atklāšu vēl nelielu noslēpumu. Mēs sakām, jūs varat braukt ar automašīnām, bet jums ir iespēja braukt arī ar Cupru. Šī gada septembrī norisināsies kārtējais Cupra Summit, Cupra salidojums, kur ir aicināti piedalīties pilnīgi visi Latvijas un tuvāku tālāku kaimiņu valstu draugi Cupra īpašnieki. Ja jūs neesat bijuši Cupra Summitā, tad jūs neesat bijuši Cupra Summitā. Ja jūs būsiet Cupra Summitā, tad jūs būsiet arī nākamgad, aiznākamam un vēl pēc 5 gadiem. Jo Cupra traigi, jeb Cupra cilts, Cupra ģimene, tie nav tikai vārdi, tie ir draudzīgi izbraucieni, tā ir kolosāla vienojošā sajūta katru dienu, kad viens Cupris pabrauc garām otram, Cupristam no nodot sveicienu, lai diena ir izdevusies. Tā kā laipni aicināti Cupra pasaulē, un šīs dienas laikā jums būs iespēja arī būt klātesošiem vēl vienai unikālai prezentācijai no X-Bank, ķīniešu pasaules Eiropā, un arī šodien aicināt apmeklēt autobraucu motors stendu un iekāpt pilnīgi jaunā elektriskā ģimenes pulsā X-Bank G9 vai G9. Es jums garantēju, kaut ko tādu jūs nebūsiet neredzējuši, nesajuši. Lai mēs nāk Cuprā, lūdzu, paldies! Droši kā bija tiešā mašīnā, atgādinājums lūgums no autoizstādes organizatoriem, tauji nespiežam un motoru nedarbinām. Iedomājamies, kā tas skan, kad 319 zirgi vienā balsī. Ko zirgi dara? Nu, ko tad? Suļi reiz zirgi? Plēn? Goras plēn. Vienā sakot aiznes. Lūdzu.